Atskats vēsturē. Mārupe tātad ir savā laikā izveidojusies daļai no Babītes pagasta, veidojoties daļai no Olainas pagasta un no Rīgas pilsētā atdaloties daļai. Līdz ar to Mārupē ir iedzīvotāji, kuri apmeklē Babītes luterisko baznīcu. Ir, kas ir katoļticībā Rīgā iet, un arī Mātiņu baznīcā un Āgļenskā baznīcā, kas ir luterāņu draudzes. Ja Dievs būs lēmis un tam būs nepieciešamība, tad arī šāda baznīcas celtniecība izveidosies Mārupē. Tiem apstākļiem visiem kopā jāsakrīt. Tas ir cilvēku gribai viens un cita apstākļi citi, kas mūsu dzīves vada. Pašlaik ir šis iespēja veidot šos dievkalpojumus pašvaldības iestādē. Mēs esam izvēlējušies zāli mūzikas mākslas skolā. 1. septembrī sāksies regulāri mēnesī reizi šādu iespēju cilvēkiem, kas nevar apmeklēt baznīcu šeit. Un arī tie, kas apmeklē, varētu šeit arī, teiksim, noturēt aizlūgumus. Un ir vienai privātā ģimene, Grīgu ģimene ir nopirkusi ēku, daļēji uzbūvēta un vēlās šeit izvietot arī tādu lūkšanas vietu un arī pansionātu. Pašlaik varbūt nav tik aktuāli un nav tāds bijis iespējas finansiāli līdzekļus piesaistīt, bet domāju, ka laiks to arī sakārtos. Neviena svētvieta nav, teiksim, pagastam un jebkurai apdzīvotai vietai sliktu nekad nedara. Un ticība sev un saviem spēkiem un šo spēku stiprināšanu dara tikai stiprināt gan cilvēks, gan ģimenes, gan arī visu mūsu valstu un novadu. Tas tikai apsveicinātā būtu.